Šodien ciemos pie mums ir valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora Baiba Šmita-Roķa. Sveika. Sveicināti, prieks būt šeit. Jā. 2,5 gadi. 2,5 gadi no 5. Kādas sajūtas par to, kas līdz šim ir izdevies un kas nav varbūt izdevies? Es teiktu, ka ir izdevies no vienas puses daudz vairāk. Es biju kaut ko plānojis 5 gadu periodā samazināt, pieņemsim, bija darbinieku skaitu pa 1000. Tas bija 5 gadu plāns, tas ir izpildīts 2 gados. Ir lietas, kuras noteikti nav vēl līdz galam, un viņas arī nebūs līdz galam. Tas ir iestādes kultūras maiņa, ko mēs runājam. Nepietiek, ka Baiba pasaka raidījumā Piķis un ģēveli, mēs esam klientu orientēta iestāde. Katram Latvijas iedzīvotājiem ir jāsajūt, ka pret viņu tiešām tā attiecās, palīdz, izskaidro. Un pilnīgi visus vidu darbiniekus, kur ir šobrīd 2798, 794, nevar vienlaikus pārlikt to domāšanu. Mēs tomēr valsts ieņēmuma dienas 34 gadus jau šogad būs ir strādājis un vairāk mēģinājis dabūt nodokļus, un tā domāšana lēnām mainās. Un tas ir tas, kas ir nebeidzamais stāsts. Mums vienmēr ir ko pilnveidot un ir ko attīstīt. Jā, bet daudz ir izdarīts, un gandarījums patiesībā man ir katru dienu tiek paveikta kaut kāda lieta, kas ir tiešām cilvēku Latvijas sabiedrības un Latvijas valsts vārdā. Tas jēgpilnums un, ekonomikā runā par produktivitāti, uzņēmumam jābūt produktīvam, valsts pārvaldē jābūt efektīvai. Principā tas pats jēdziens tikai nedaudz savādākā, jo valsts maksā organizācijai par to, lai sniegtu Latvijas sabiedrībai pakalpojumus. Jā, produktivitāte vairāk sasaista ar izaugsmi, efektivitāti ar sniegto pakalpojumu. Jā, tieši tā. Un tad mums ir tas mērķis to pakalpojumu darīt pēc iespējas efektīvāk. Tas ir, mēs ietaupījam naudu. 2 gados 23 miljoni netiek tērēti valsts ieņēmuma dienesta funkciju veikšanai. Un mēs darām tieši to pašu darbu, par 23 miljoniem mazāk eiro, un mēs to darām faktiski efektīvāk. Ja mēs paņēmām tur par blokiem kaut kādus, teiksim, kontrols bloks, ja viņš ir pa 11-13% mazāks, kā tas bija 2 gadus atpakaļ, bet tā efektivitāte, tas papildus ieņēmuma budžetā ir krietni lielāki. Tā kā mēs vairāk domājam par to, lai mēs sabiedrībai izmaksājam mazāk, darot to pozitīvo lietu, nodrošinot valsts finanšu plūsmu, ko dara, protams, maksā uzņēmēji, mēs vienkārši palīdzam to darīt vieglāk, un saprotamāk, skaidrāk, lai nebūtu tās bailes no valsts ieņēmuma dienesta. Es domāju, tas bija tas mans galvenais mērķis, lai cilvēki saņemot EDSA vēstuli ziņojumu nebaidītos atvērt, un mēs mēģinam būt gan durot arī labās ziņas. Ja mēs katru gadu maijā vai jūnijā pasakam paldies tiem, kas ir A-reitingā, tiem labākiem nodokļu maksātājiem, un šogad mēs uztaisījām tādu kā medaļu, ko var izdrukāt un pielikt savā uzņēmumā. Un pašiem lielākajiem mēs devām apbalvojumus, jo tas tiešām ir tāds godpilns notikums. Un savukārt ikdienas Latvijas iedzīvotājiem mēs mēģinām runāt saprotamā valodā. Un tas ir tas grūtākais uzdevums, tos visus sarežģītos Latvijas likumdošanas aktus un normatīvus izskaidrot, visus tos 27 katrā likumā izņēmumus, atkāpes, nosacījumus. Tas viss ir jāpasniedz ļoti vienkāršā valodā. Un tikai tad, ja tev būs skaidri saprotami, kā to darīt, tas būs viegli. Mēs to darām digitāli. Mums visi pakalpojumi ir digitālā veidā, lai tas būtu ērti sasniedzami. Bet pats smagākais ir tas, kas faktiski pat nav atkarīgs no valsts ieņēmuma dienesta, ir tā vēlme maksāt nodokļus labprātīgi. Ja? Un tas ir tas kopējais, var teikt, politiķu, valdības, kopējais ierēdniecības uzdevums, kur tā nauda aiziet. Kāpēc, lai es maksātu nodokļus, ja tērē ne tur, kur vajag. Un te valsts ieņēmuma dienesta loma praktiski nav nekāda, izņemot mūsu pašu budžets, jo tās arī ir budžeta nauda, un mēs to taupam. Mēs tiešām pārdomājam katru lietu, kur mēs liekam pat 10 000, mēs ejam caur komisiju un skatāmies, vai tiešām ir vērts to tērēt. Bet kopējie valsts izdevumi ir tie, kur es jau kā pilsonis varu sākt teikt, man arī tas nepatīk. Es gribu redzēt to skaidrību, caurskatāmību, un skaidrojiet man, kāpēc tur tā nauda jātērē. Tīri fiziski, ja, jau tur ir tātad 400 pāri cilvēku vairāk. Mums ir neraksturīgās funkcijas, amatpersonu deklarācijas, nefinanšu sektoru uzraudzība. Ja, mēs skatāmies arī AML
Visas tās pārkāpumus mēs uzraugām. Tur brokerus, grāmatvežus, certificējam grāmatvežus. Mums ir azartspēļu uzraudzības funkcija šobrīd no 1. aprīļa. Jā, tie ir 21 cilvēks. Mums ir vēl joprojām valstī piekritīgā manta, ko mēs mēģinam, un šogad es ceru, mēs nodosim to veiksmīgi valsts nekustamajiem īpašumiem pilnībā. Mums ir tādas neraksturīgās lietas, kas aptuveni 100 cilvēki, kuri dara to, ko nedara ne Igaunijā, ne Lietuva. Bet mēs paskatāmies ne tikai Igauniju ar 1110, mēs paskatāmies arī Lietuvu. Lietuvā nodokļu administrācijā, kur nav muita, ir 2300-400 cilvēku, un muitā ir 1800 cilvēku. Ja? Tātad vairāk kā par 1000, vairāk kā Latvijas muitā. Un ja tur saliek kopā muitu un nodokļus, tad tur ir vairāk kā 4000 cilvēku strādā. Bet tas, kas ir benchmarkings, ko rēķina visās OECD valstīs, ir eiro iekasēšanas izmaksas. Un ja 100 eiro iekasēšana OECD vidē izmaksā 65 centus, Latvijā tas šobrīd ir 42 centi. Lietuvā ir 43 centi, ja pareizi atceros. Igaunijā gan ir mazāk. Igaunijā bija 38, ja nemaldos. Bet tur pa gadiem OECD pēdējais cipars ir 24. gadā. Bet mēs krietni, un 42 centi ir 25. gadā. Tad, kad mēs vēl bijām par 400-600 cilvēkiem vairāk. Uz policijas rēķinām vai? Nē, tātad mēs esam šobrīd par 1000 cilvēkiem mazāk, kā mēs bijām, tā kā es stājos amatā. 400 ir policija, knābi, kas aizgāja prom no mums, to neskaitot 600 cilvēku mazāk. Tātad tās pašas funkcijas, nodokļu un muitas administrācija ar 600 cilvēkiem mazāk mēs darām tieši to pašu darbu efektīvāk, nodokļu ieņēmumu kāpj, efektivitāte mūsu izmaksas mazinās, tā kā mēs tiešām kļūstam efektīvāki tā vārda tiešākajā nozīmē. Un tas galvenais rādītājs, kur tiešām mēs salīdzinamies ar valstīm, ir tā 100 eiro iekasēšanas izmaksa, kur mēs tiešām izskatāmies ļoti, mēs esam, ja nemaldos, pirmajā pieciniekā. Jāgaida tagad jaunākie dati, bet OECD valstīs mēs izskatāmies pat Somija, kas tiek likta ļoti efektīvi, ļoti digitāli, viņiem ir 56 centi 100 eiro izmaksās. Ja, mēs esam 42, tā kā mēs esam būtiski priekšā arī vecajām Eiropas valstīm un Skandināvijas valstīm. Tātad divi no galvenajiem top 3 KPI-iem valsts ieņēmuma dienestības sasniedzamiem rezultātiem rādītājiem ir tieši sabiedrības uztvere par valsts ieņēmuma dienestu un uzņēmēju uztvere. Un sabiedrības uztvere mēra valsts kancelei visās valsts pārvaldes iestādēs, un tur mēs esam 3. vietā. Mums ir, ja nemaldos, ugunsdzēsēji ir priekšā un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas sniedz pakalpojums. Tā kā tas ir pozitīvi. Mēs turamies, neskatoties to, ka mēs esam tā vēl joprojām tiek sabiedrība uzskatīta tā stingrā, represējošā iestāde, mēs esam ļoti labi novērtēti. Bet tas, kas man priecē, un tas ir tie svaigākie dati, parāda uzņēmēju uzticēšanās. Mums ir 3,67 punkti no 5, un tas ir augstākais rādītājs visu mērījumu laikā, 15 gadu vai 16 gadu laikā. Tas ir Sauks un Putniņa pētījums, kur tieši uzticēšanās nodokļu administrācijai 3 Baltijas valstīs, un mēs esam priekšā Igaunijai. Igauņi, protams, saka, nē, tā nav taisnība, jo mūsu aptaujas liecina, ka sabiedrība ir apmierināta, bet Sauks pētījumā šie uzņēmēji, kas tiek aptaujāti, viņiem tas Igaunijas rādītājs krīt uz leju pēdējos 3 gados, un tas ir tas objektīvais rādītājs, ka Igaunijas, pirmkārt, nodokļu politika mainījās, tur arī uzticēšanās nodokļu politikai ir kritusies, bet arī, Igaunijas vidam ir uzdevums vairāk nevis auklēties ar sabiedrību un uzņēmējiem, bet ņemt tos nodokļus. Un viņi maksimāli ir pārgājuši uz stingrāku šo te nodokļu iekasēšanas funkciju. Es jūtu to, ka valsts ieņēmuma dienests ir atbildīgs par nodokļu politiku, par lielajām nodokļu likmēm. Mēs esam atbildīgi par imigrantiem, mēs esam atbildīgi, es tagad visu laiku jāliek ir pēdējais. Man drīz, es gaidu jautājumu par putnu migrācijas izmaiņām, ka valsts ieņēmuma dienests. Visas lietas, bet tas ir arī saprotams, jo valsts ieņēmuma dienests aktīvi komunicē sociālos tīklos. Gan valsts ieņēmuma dienesta oficiālais konts, gan es pati personīgi komunicēju atbildu, pat ja tas nav mans jautājums. Es tiešām cenšos atbildēt vai norādīt, uz kuru iestādi vērsties. Ja kādā kebabnīcā strādā
nelegāli darbinieki. Nu, tas nav valsts ieņēmuma dienesta primārais uzdevums. Tur ir valsts darba inspekcija. Neviens pat neaizdomājas uz to. Ja kāds imigrants šeit nelegāli uzturās, tad tas ir pilsonības un migrācijas lieta un robežsardzes jautājums. Mēs nevaram atrisināt. Jā, mēs par to atbildam, bet mēs atbildam sociālos tīklos, bet mēs neesam atbildīgi un mēs pat dažkārt neko nevaram ar to izdarīt. Tās nav mūsu tiesības pat iejaukties šajos procesos. Un es mēģinu paņemt to sitienu uz sevi, jo es asociēju sevi arī ar valsts pārvaldes pārstāvis, gribu palīdzēt, bet dažkārt sabiedrība, tīpaši tie, kas parasti ir, burkšķētāji un viss ir slikti.lv, tie brūk virsū. Viņi atrod vienu cilvēku, kas runā, un tad viņi brūk virsū. Bet mierīgi mēģinot paskaidrot, es ceru, ka lēnām tas izmainīsies. Valsts politiku, nodokļu politiku veido Finanšu ministrija. Politiķi vēl izdara savas izmaiņas. Mēs esam tieši tādi kā Latvijas uzņēmēju sabiedrība. Mums ir jāievēro un jādara tikai un vienīgi tas, kas ir rakstīts likumā. Mēs nedrīkstam darīt vairāk. Mēs mēģinam, mēs rosinam, bet arī mēs rosinam kaut kādas likumdošanas izmaiņas tikai caur Finanšu ministriju, kur tas var arī apstāties. Bet tas nav pareizi. Nodokļu administrācijai ir jābūt mazai, kompaktai un jānodarbojas ar konkrētām lietām. Arī azartspēļu uzraudzības. Viņi tagad ir rūpe un viņi ir malači, bet viņi pilnīgi ir 30 gadus bijuši atsevišķi iestādi un tagad viņiem ielāk. Bet viņi redz, ka mums ir daudz vairāk iespējas. Ja? Tā kā viņi redz mūsu sistēmas, mūsu risku analīzi un viņi tagad mēģinās iekļauties. Bet arī tas nav pareizi, kad es igauniem un lietuviešiem teicu, ka mums ir azartspēļi. Viņi saka, kādā sakarā? Kādā sakarā jūs reģistrējat grāmatvežus? Kāpēc? Vai tas ir vajadzīgs? Tas ir vēl viens administratīvais sloks, un Igaunijas nodokļu administrācija norobežās no visām lietām, kas liekas. Es tur tikai dažas nosaucu. Es saku, bet vismaz 100 cilvēki, bet arī atbalsta uzreiz, 150 cilvēki. Ja mums nebūtu šīs neraksturīgās funkcijas, mums nebūtu arī tik daudz cilvēku. Bet valstī ir jāskatās, kā to darīt efektīvi. Un es saku, ja redz to vidi jau, pamatā mēs esam gatavības pakāpē diezgan augstā pret kaut kādām citām iestādēm. Jums ir cits brieduma līmenis arī mūsu IT sistēmām. Tad valstī vieglāk un ātrāk ir nevis izveidot atsevišķu institūciju, nedod Dievs, bet, vidam to ir vieglāk uzgrūst, tas nav pareizi, un ilgtermiņā, protams, tas būtu jāmaina. Mums ir ļoti spēcīgi kiberdrošības speciālisti, un gadiem mēs esam pret šiem uzbrukumiem bijuši noturīgi. Te jāsaka, man tieši šodien nāk ministrs un savilkām statistiku. Katru mēnesi mums ir no 800,000 līdz 1 miljons uzbrukumiem mūsu gan informācijas sistēmām, gan e-pastiem, gan tam līdzīgi. Ja jāatzīstās, tad vakar bija ļoti smags kiberuzbrukums un nevis caur sistēmām, bet caur mūsu darbinieku e-pastiem. Un tiekot klāt e-pastiem, ļaunatūru, tur pikšķerēšanas e-pasti tālāk, un ja netiek klāt sistēmās, tad tenīs darbinieku e-pastos, kas arī mums ir droši noslēgti, es nevaru vienkārši jebkuras vietas tāpat pieslēgties, tur ir caur autorizācijām un autentifikācijām, bet tomēr arī e-pastos ir kaut kādi, varbūt kāda uzņēmuma dati vai kāda persona dati, kas ir aizsargāti, bet ja šādi ļauni ielaužās, tad šobrīd vērtējam. Diennaktī cilvēks strādā 24/7 un vērtē, cik nopietnas tas uzbrukums. Bet uzbrukuma tā mums ir ikdiena. Bet tas, ko Kuber kungs minēja un vispār uzdeva jautājums organizācijām, mums ir noturības mehānisms, mums ir rīcības plāni jebkurām krīzes situācijām. Tas ir gan kopumā valsts ieņēmuma dienestā, gan IT sistēma noturībām. Mēs zinām, ko darīt krīzes situācijās. Mēs arī pēdējā pusgada laikā vadības līmenī ņēmām ekspertu no ārpus, kurš mums apmācīja, kā rīkoties. Tu nekad nevar būt gatavs, tu līdz 100%, tu nevar atrakstīt arī kārtībā precīzi visas, bet tā funkcija, tā domāšana un tās mācības, kas mums bija, tas ļauj tā kā saprast, cik tev ir jāspēj būt elastīgam arī kaut kādā krīzes situācijā. Bet kiberuzbrukumi tādi, diemžēl, bet ir mūsu ikdiena. Jāsaka, veiksmīgi esam turējušies pretī, bet, šie cilvēki arī ļoti radoši spēja atrast, meklēt tos vājos punktus, bet mums ir mehānisms, mums ir certa sadarbība ikdienā ar drošības dienestiem, mums ir nolīgti un kampaņa veseli Baltie hakeri mēģina uzlaust dažādas gan mūsu sistēmas, gan e-pastus, gan vispārējo. Tā kā mehānisms mums ir, rīcības plāns mums ir, bet uzbrukumi ir daudz vairāk. Jāsaka, Talējas ielas ēka vairs nav valsts ieņēmuma dienesta ēka. Jā, valsts biroja tagad rakstīts virsū, jā.
Tāpēc, ka tur atrodas ārkārtīgi daudz iestādes, un valsts ieņēmuma dienests īstenībā tikai 32% tagad aizņem no šīm te telpām. Un nodokļu muitas policija atrodas tieši tādā pašā ēkā. Jā, fiziski viņi tur ir. Protams, piekļuvas caurlaides nav tā, ka mēs brīvi varam staigāt viens pie otra, bet sadarbība notiek tieši tikpat aktīvā līmenī, kā tas bija līdz šim. Arī tiesība aizsardzības iestādēm ir sava likumdošana, krimināla procesa likums, kur kā bija sadarbība nodokļu administrācija, tā arī šobrīd ir. Latvija ir tik maza valsts, ka mēs visi viens otru pazīstam caur 2 rokas spiedieniem. Es nedomāju, ka esamība vienā ēkā kaut ko var mainīt vai atsevišķi noliekot pat otrā Latvijas pusē. Nē. Te drīzāk bija atsevišķu individu vēlmē vai piepelnīties vai izpalīdzēt draugam, iedodot kādu informāciju, kas vidi informācijas sistēmās. Bet arī tur jau gadiem es kādreiz pateicu, ka vidu darbinieki un arī nodokļu muitas policijas darbinieki ir kontrolētākie valstī, jo pat, darbinieki saka, par daudz. Reizi mēnesī katram ir jāstāsta, kurās datu bāzēs tu esi gājis un pa kuriem cilvēkiem skaties. Un ja tev nav bijis tāds darba uzdevums, par tev par to ir kā minimums disciplināra lieta. Ja tu esi paskatījies... Ir bijuši gadījumi? Jā. Ka paskatās, nezinu, kā bijušai sievai, kā, nezinu, māsai, nedraugam. Diemžēl šādi gadījumi ir. Es neteiktu, ka viņi ir ļoti daudz, bet, 3, 4, 5 gadās, ka, protams, pat par sevi tu nedrīkst skatīties. Tas ir, bet ir arī krimināla atbildības, bet tas gan bijis šogad nav tādā bijusi, un tas, teiksim tā, lielākie pārkāpumi tiešām, diemžēl, bija nodokļu muitas policijā, ja procentuāli skatās no visiem valsts ieņēmuma dienesta struktūrām. Tas ir tas cilvēciskā domāšana. Vai tiešām tu esi gatavs izdarīt noziegumu, lai paskatītos pa savu mammu? Es to nesaprotu. To nevajag darīt. Bet nodokļu muitas policijas izdalīšana, bija retorikā, kā lai vids kļūtu tā kā baltāks un tiešām klientorientētāks. Manuprāt, tas ir emocionālais fons, kam nebija pamata tādēļ atdalīt nodokļu muitas policiju. Vairāk ir par to, ka mazā valstī ir tik daudz tiesību aizsardzības iestādes, vai tiešām to vajag. Nodokļu muitas policijas izdalīšana nemazināja šo iestāžu skaitu, jo viņi tāpat ir tiesību aizsardzības iestāde. Funkcijas atdošana knabam, kas bija par iekšējo drošību, tas gan bija. Mēs likvidējām tiesību aizsardzības iestādi, kas bija iekšējās drošības pārvalde, pievienojot šīs funkcijas knabam. Sadarbība ir ļoti intensīva, ļoti laba, un pat knabu mūs liek kā piemēru, kā tiešām tas sistēmas un kontrols mehānismi par vidu iekšējienē ir ļoti spēcīgi. Es esmu pārliecināta, galvas nedrīkst likt ķīlā, man viņa būs vajadzīga. Bet tas jau ir ne tikai manā laikā. Jā. Īstenībā arī iepriekšējās vadības laikā ir tik daudz mehānismu izdarīt, lai tas nebūtu iespējams. Nevar vienkārši pat, ja es aizietu un pateikt, tā sāciet auditu, tur sijā baiba, nedrīkstētu neviens to ņemt vērā. Pat manus, es pat neuzdrošinātos kaut ko tādu pateikt, kur padomāt vai kur vēl uzdot. Jo, lai uzsākt auditu, ir jāiziet apakšpadome un tad padome. Jā, iekšējā birokrātija, liela organizācija, tas ir vajadzīgs, bet šeit tas ir vēl vajadzīgs dēļ tā, lai nebūtu šie te pasūtījuma galdi. Tu nevar tā, tur jābūt ar ļoti daudziem riska punktiem, lai sasumētos un tiešām redzētu, ka tur ir tiešām jāveic audits. Tā kā par muitas piecīšiem nevar nepieminēt. Viņi bija. Jā, tur arī ir izdarīts visādas iekšējās procedūras, ka tas praktiski nav iespējams. Bet vai to, ka kāds konkrēts negodprātīgs cilvēks varētu izdomāt kaut ko atkal izdarīt, mēs neviens nevaram par to galvot. Jo valsts ieņēmuma dienesta darbinieki, kā es saku, ir tā kā Latvijas sabiedrības modelis. Ir vienkārši patrioti, lojāli, čakli, tie, kas pārstrādājās, kas mīl šo darbu un vienkārši godprātīgi to dara, un ir arī kādi sliņķi, un noteikti gadās pa kādam zaglītim. Un es ceru, pēdējā gada laikā tādu smagu pārkāpumu, paldies Dievam, nav bijuši, un es ceru, ka nebūs, jo mēs tiešām domājam arī pie tās, motivēšanas iekšējās. Es pat runāju ar visiem vidu darbiniekiem, vismaz reizi mēnesī tādu Teams formātā. Es uzrunāju, katrs man var uzdot jautājumus. Es mēģinu runāties un tās vērtības, kas mums ir, tās popularizēt. Ir ļoti daudz, kas sākts darīt, un tam ir vajadzīgs laiks, tāpēc tas vēl nav izdarīts. Tāpat birokrātijas mazināšana. Ja, kā es saku, ir ārējā birokrātija, tas, ko mēs cilvēkiem prasam, var būt kaut kādu atskaiti, kas teorētiski varētu būt arī citā iestādē. Tā tiešā veidā nav, bet, piemēram, lauksaimnieki deklarē lauka atbalsta dienestā savus laukstrādniekus, kas tur vasaras periodā, un valsts ieņēmuma dienestā viņi atkal ir jānorāda. Bet tie ir 200 uzņēmumi, un te ir tas stāsts, mums izmaksātu nesaprātīgi dārgi, lai mēs ieviestu, ka mēs paņemam no lada tos datus.
netaisnības kvantitatīvie rādītāji nemazina netaisnības klātbūtni. Mums ir taču likumos un pat jebkādās valsts pārvaldes idejiskās pamata vadlīnijās ir noteikts, ka valsts man neprasa to, ko valsts zina. Kāda vēl pēc? Es tev absolūti piekrītu, un es bieži šādi izsakos, bet mēs atradām burtiski 3-4 lietas, kas šādi ir un pie tā strādājam. Tas prasa naudu, tas prasa laiku un tas prasa tos pašus likuma izmaiņas. Un tas ir tas, kas ir iesākts, bet vēl nav pabeigts. Jo arī tās mūsu iniciatīvas ir ļoti daudz, arī uz birokrātijas apkarošanas vai atmešanas darba grupu mēs paši vids sniedz priekšlikumus. Jo tad mēs redzam, ka tā virzība ir ātrāka. Enziņa kungā tā kā efekts ir nostrādā pozitīvi. Un šī birokrātijas mazināšana, es domāju, tas ir tāds klupšanas akmens gan pašam valsts ciņām dienestam. Mēs ļoti strādājam ar iekšējās birokrātijas mazināšanu, tās iekšējās atskaites arī, viņi ir vajadzīgas, bet ne visas un ne tādās apmēros. Un ārējā birokrātija, saka, normatīvi akti stāv rindā, kur ir jāgroza. Mēs ejam, skaidrojam ministrijām, pierādam, analizējam, un es ceru, ka tas virzīsies. Un es domāju, ja tas ir tāds man šī gada tāds lielākais izaicinājums, un arī visiem kolēģiem es palūdzu ielikt nevis mērķos, tas ir, kas katram ierēdnim ir jāizvirza, kļūt efektīvākiem caur birokrātijas mazināšanu. Un katram ir uzdevums vismaz izdomāt vienu lietu, kur var mazināt birokrātiju. Vēl kaut kas? Tas. Tajās lielajās lietās 2,5 gados vēl. Kā es teicu, par 1000 mazāki vids bija domāts man, kad es gāju ģenerāla direktora konkursu. Tas izklausījās šausmīgi, un manējais avijās no tā cipara, bet mēs jau pēc 2 gadiem esam par 1000 mazāki. Bet mēs turpinām mazināties. Šogad jau pusgadā ir 30 cilvēki, atkal mēs esam mazāki. Vēl mīnus 30 cilvēki. Gada sākumā bija 2800, un tagad mēs esam par 30 cilvēkiem mazāk. Tur vēl nāca azartspēles, ja kāds sako līdz matemātikai, lai man nesakrīt. Jā. Cipari, bet tur neskaitot azartspēles, bet nodokļu muitas administrācija par 30 cilvēkiem mazāk. Mēs turpināsim mazināties, bet te ir tas, salīdzinājums ar Igauniju Lietuvu atgriežamies. Mēs paskatījāmies, valsts ieņēmuma dienesta budžets, kā es teicu, samazinājās tur pa 11%, 23 miljoni ietaupīti. Igaunija un Lietuva vienkārši ar šausmām uz mums skatījās, jo viņiem katru gadu vismaz 10% nāk klāt, 10 vai pat 13%, gan atalgojumiem, gan ieguldījumiem IT sistēmās. Un Igauni vispār pateica, bet tas ir valsts drošības jautājums. Jebkurā krīzes situācijā, ja tev nebūs nodokļu plūsma, valstī nebūs nauda, un tas ir valsts drošības jautājums nodrošināt stabilu valsts ieņēmuma dienesta vai nodokļu administrācijas un muitas darbību. Un tādēļ tā doma, ka es saku, ka mēs turpināsim mazināt cilvēkus, nevis tāpēc, ka mēs, lai ietaupītu naudu budžetā, bet lai palielinātu to atalgojumu vidu darbiniekiem. Un es jau tagad dzirdu fonā, iespējams, jūs tur esat noēdušies. Piedodiet, ja mums muitniekam uz rokas ir 1000 eiro, viņš atrod miljoniem vērtu kravu. Šis arguments nevienam prātā nav muitnieks. Tu taču saproti. Es saprotu. Nevienam prātā nav muitnieks bet ja mēs skatāmies uz tiem 20... Tu esi prātā depu vadītāji, nodaļu vadītāju, vietnieki. Nav prātā muitnieks. Neviens ir nedomā muitnieks tajā brīdī. Jā, bet tā lielākā masa ir tas, ka man neļaus tagad tam muitniekam iedot vienreiz gadā 650 eiro piemaksu. Tas ir absurds. Protams, bet arī mazinot šo cilvēku skaitu, mums bija liels procents tieši vadītāju, kurus mēs vienkārši likvidējam šās amatvietas, un tie vadītāji kļuva par inspektoriem. Es 4 pārvalžu vietā izveidoju 2, 3 pārvalžu direktora amati tika likvidēti. Šie cilvēki gāja vienu pakāpi zemāk. Tas ir tas stāsts, bet ja mēs runājam par atalgojumu konkurēt spēju, valsts pārvaldē, protams, to es dzirdu, un tas tiešām nav pareizi, ka valsts pārvaldē atalgojums aug straujāk nekā biznesa pusē. Tam tā nevajadzētu būt, bet ja mēs pastamies valsts ieņēmuma dienesta atalgojumu pret valsts pārvaldē strādājušu atalgojumu, mēs esam zaudētāji, mēs esam zem šī vidējā līmeņa. Protams, aizsardzība, drošība, bet muitnieks mums sēž vienā būdiņā kopā ar robežsargu, un viņš stipri atpaliek no tā robežsarga. Ja? Tā doma, ka mēs mazinām šos cilvēkus, bet to atalgojumu nevis atdodam mistiskam valsts budžetam, lai arī nezinu, kur aizietu, bet lai paliktu tiem cilvēkiem, kas dara vēl vairāk. Viņi dara to darbu arī, ko dara aizgājušie darbinieki,
un būtu vismaz motivācija noturēt un to lojalitāti pacelt. Ja mums ir cilvēks, kurš ar 1000 eiro, viņš saka, es nevaru izdzīvot, man jāiet vēl piestrādāt, tas nav pareizi. Tā kā tas ir tas, padarīt valsts ieņēmuma dienestu par iestādi, kur cilvēki grib strādāt, kur ir motivēti strādāt, jo tad, ja būs apmierināts vidu darbinieks, viņš spēs sadzirdēt un uzklausīt to Ivo sāpi par satraukumu par e-pastu, kas ir saņemts no valsts ieņēmuma dienesta. Mums īstenībā ir bez apstājas intensīvs darbs, kaut kā, viens pīķis, ko redz visa sabiedrība 1. marts. Protams, bet patiesībā es sapratu, ka 1. marts ir tāds, paldies, visa sabiedrība testē mūsu sistēmas. Mēs to uztveram kā tādu bezmaksas iespēju notestēt mūsu noturību arī šādā masveidā uzbrukuma pēdiņās gadījumā. Bet intensīvi mēs strādājam ikdienā, un vairs nav un nebūs, un es varu vēlreiz atkārtot, esmu jau teikusi, šī masveida vēstuļu izsūtīšana, kas bija 90 000 vēstuļu Latvijas iedzīvotājiem, tas bija eksperiments, es paļāvos kolēģu idejām, jo man tas likās, mēģinam šādi, un es atzīstu, ka bija kļūda tik masveidā to izsūtīt. Kopējais efekts bija super labs. 10 miljonu eiro mums budžetā ir, mēs to nedarītu, mums nebūtu 10 miljonu. Tā kā kopēji ir labs, bet mēs, protam, atpazīt kļūdas, atzīt tās, un tagad jau, tas bija 24. gada rudenī, un tagad kopš tā brīža mums ir nepārtraukti visādas kampaņas, var to teikt, bet tās nav pat tādas lielas kampaņas. Tas ir 200 cilvēku grupa, 300 cilvēku grupa. Tātad mērķētas auditorijas cilvēki, kur mēs redzam, piemēram, azartspēļu laimētāji. Mēs saņemam informāciju, ka viņi ir laimējuši laimestu, viņi nav iesnieguši to ienākumu deklarāciju, mēs viņiem uzrakstam vēstuli, tev ir jādeklarē un tev ir jāmaksā nodoklis. Un līdz ar to mēs nenākam publiski un nesakam, tūlīt būs vēstules tam un tam. Mēs reiz ceturksnī sūtam tie, kas ir pārdevuši nekustamo īpašumu. Atgādinam tev, iespējams ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, paskaidrot, kā to darīt. Tā kā mēs nepārtraukti esam saziņā, bet ar daudz mazākām cilvēku grupām, uzreiz mērķētāk, konkrētāk izstāstot, kas tev ir jādara, vai cik tev ir jāmaksā, pat ja mēs to zinām. Tāpēc sabiedrība to tā nejūt, nešūmējās masveidā, un tas ir ļoti efektīvi, daudz efektīvāk. Kā es teicu, darbinieku skaits samazinās, bet šis te darbs papildus, kā es to saucu, pa vidu pievienoto vērtību, mēs, ja vienkārši visi maksātu nodokli, būtu budžetā par 87 miljoniem mazāk pagājušajā gadā. Tas ir tās vidu aktivitātes, gan vēstuļu kampaņas, gan mūsu tāds pieklauvēšana būvnieki. Tev tās algas ir tik mazas, ka vidēji nozarē tur ir daudz augstākas. Ja? Tā pieklauvēšana un strādāšana šiem uzņēmējiem nes 87 miljonus pagājušajā gadā. Tad tādas lielas kampaņas nebūtu. Ar lielas, es domāju, masveidīgas. Masveidā nē, un tas jau, es saku, tas bija pēdējo reizi 24. gada rudenī, masveidā, maksimums tie ir 500 cilvēki, es saku, bet tas ir tāds ļoti mērķēts, konkrēts, un mēs spējam ar viņiem ātri nostrādāt, arī dot to atbildi, lai cilvēks nepaliek ar tādu jautājumu zīmi, vai viss ir kārtībā, vai es visu iesniedzis. Mēs tiešām, tas arī parāda to cilvēciskumu un klientu orientētību, lai cik tas banāli neizklausītos, bet mums jāpadomā, lai cilvēks arī pēc tam nomierinās, es iesniedzu, tātad man valsts ieņēmuma dienestam viss skaidrs, viss kārtībā. Ir kādreiz cilvēkiem vēlme atrast to sliktāko, un paskatās, nodokļu plāns nepildās, ja izvēlās 98, cik tur, atpaliekam pa 95 miljoniem. Tāpat laikā, salīdzinājumā pagājušo gadu, ir 310 miljoni plusā, un tie ir 4,3% vairāk nekā pagājušā gadā. Un, ja mēs paskatāmies, valsts ekonomika izaug 2,5%, bija pirmā ceturksnī IKP izaugums, un tad nodokļi aug 2 straujāk. Tas nozīmē, tas ir pozitīvi. Kas man priekš... Mūsu nodokļiem ir svaigāk dati nekā iekšzemes koproduktam. Protams, pirmais ceturksnis ir 2,5%, otrais, bet es nedomāju, ka būs zem 2%. Latvijas bankas prognozes šim gadam ir 2%, tā kā 2% robežās, bet tas nebūs noteikti uz augšu. Līdz ar to 4,3% vairāk kā bija iepriekšējā gadā, tas rāda to pozitīvo tendenci. Starp citu, OECD atzinis, ka Latvija ir pirmā valsts ar visstraujāko izaugsmi nodokļu ieņēmumu pret IKP 24. vai 25. gadā. Mēs esam valsts ar visstraujāko izaugsmi. Tā kā tas ir pozitīvi, un jau 3 gadus pēc kārtas nodokļu ieņēmumi aug straujāk kā IKP,
tas liecina tomēr arī par daļu. Protams, nodokļu politikas izmaiņas ir ietekmē, bet arī valsts ieņēmuma dienesta šis te darbs, šī pievienotā vērtība. Un kas ir pozitīvi, ka pagājušajā gadā tikai pirmajos mēnešos PVN izpildījās, tad šogad arī plāna pievienotās vērtības nodoklis ir virsplānotā, tā kā cilvēki tomēr sāk tērēt to naudu. Piemēram, jaunās automašīnas 2,3% ir vairāk reģistrētas nekā iepriekšējā gadā. Nu, tur ir arī enerģijas cenas, protams. Tur ir degvielas cena arī iekšā. Protams, arī tas ir. Un tā kā viennozīmīgi visus laurus valsts ieņēmuma dienesta neņem uz sevi. Tur ir daudz faktori. Un tomēr tad 3 gadu kur ir tā, kas veido to atpalicību no plāna? Piemēram, tas ir vislielākais, protams, sāp ir akcijas nodoklis, bet tas arī loģiski. Degvielai samazina dīzeļdegvielai samazina akcijas nodokli. Alkohola un tabaks patēriņš krīt, kas ir pozitīvi. Tas ir loģiski, bet tam arī akcijas nodoklis pret iepriekšējo gadu ir plusā. Viņš vienkārši plāns nav tik pozitīvs, jo tas kaitīgo vielu patēriņš krīt straujāk nekā bija cerēts. Tā kā tas arī ir pozitīvs. Kas, piemēram, vēl ir negatīvo efektu devis solidaritātes iemaksas, ko bankām uzlika. Bet tas parāda to, ka bankas ir atsākušas kreditēt. Un, ja mēs paskatāmies hipotekāro kredītu, ja nemaldos, bija 20% plusā pret pagājušo gadu. Ja. Mājokļu kreditēšanas izaugums. Tā kā bankas sāk kreditēt vairāk, attiecīgi maksā mazāk solidaritātes nodokli, kas pēc būtības ir pozitīvs rādītājs. Nu, dabas resursu nodoklis iet uz leju, bet to tiešā veidā neadministrē vai nekontrolē valsts ieņēmuma dienests. Tas ir tās sāpīgās lietas. Jauna iedzīvotāja ienākuma nodoklis pirmajā pusgadā mums ir mazāk nekā cerēts, bet tas ir tādēļ, ka mēs uz algu pieauguma rēķinus kā tas ir? Sociālās iemaksas pieaug iet uz augšu un plāns izpildās iedzīvotāja ienākuma nodoklis, bet tas ir pirmā pusgada tas fenomens, ka mēs ļoti strauji atmaksājam. Jā. Mēs tiešām cenšamies maksimāli ātri, cik var automātiski strādājam pie tā, bet es domāju, līdz gada beigām viņš izlīdzināsies un plāns tiks sasniegt. Pirmo reizi dzirdu, ka to sauc par vienas kompānijas nodokli, jo pēc būtības varam vainot visā Eiropas Savienību. Lēto Ķīnas štruntu nodoklis. Lēto preču tātad sūtījumiem, kas līdz šī gada 1. jūlijam līdz 150 eiro, visas paciņas tika atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa. Tad Eiropas Savienība no 1. jūlija atcēla, tas tā kā pārējais periods līdz 28. gada, man liekas, vasarai, kā atceļ šo atbrīvojumu un visiem sūtījumiem, pie tam katrai preču pozīcijai ir 3 eiro nodoklis. Un lielākoties to iekasēja pat tā platforma, vai tevis pieminētais Temu vai kāds cits sūtītājs. Bet tas galvenais mērķis, ko Eiropas Savienība izvēlējās, ir, lai tie štruntiņi nepiesārņo Eiropu, protams, arī aizstāvot kaut kādu Eiropas uzņēmēju intereses. Tā ir tava izvēle, bet šobrīd pāragri, vēl tikai 2 nedēļas ir bijis šis tā ieviešana. Es teiktu, Latvijā man tie cipari pārsteidza. 2 nedēļās jau ir iekasēta 2,7 miljoni muitas nodoklī tieši uz šī 3 eiro par katru preču pozīciju rēķina. Un tātad, tas preču sūtījums skaits ir 250 000, 2 nedēļās tās deklarācijas noformētas. Te ir labi 50 patērētājiem lielākā vairumā gadījumu un pašiem nav jāmaksā tie īpašie. Tas tiek pielikts jau pie, kad tu pasūti tās preces, tur tiek ielikts. Kurā brīdī jūs saņemat, kā sanāk tā administrēšana pēc tam, nezinu, Temu vai Alibaba vai kas skaita? Jums kurā brīdī notiek tā? Tas iOS režīms, tas īpašais PVN režīms, ka pēc būtības tas preču sūtītājs jau nomaksā to PVN, un līdz ar to patērētājs to īsti nejūt. Protams, redzot, noformējot pirkumu, viņš redz, ka tur pēkšņi beigās uzrēķinās tie nodokļi. Jā, un tad, ja gadījumā tas Alibaba vai kāds mistiskais no trešām valstīm sūtītājs to neiekļauj preces cenā, tad ir tā iespēja, kad, brokeris, vai es nezinu, Latvijas pasts vai kāda cita pakalpojuma sniedzējs, tad viņš ietur to, un, protams, var arī pats cilvēks maksā, tas ir EDS-ā pa brīvu, jūs varat noformēt un diezgan ērti, es pati notestēju, diezgan ērti var aizpildīt šo te muitas deklarāciju un samaksāt to nodokli.
Jūs negājuši riņķī ar, kā jūs tā izdarījāt manām temu un manām, nezinu, Protams, struntiņiem tagad ir... Tagad ir vēl viena tēma, ka valsts ziņām dienas ir ainīgs pie Eiropas Savienības lēmumiem, bet ne, nav tik traki. Mēs mēģinām daudz ko skaidrot, lai gan ir atsevišķi individi, kur, protams, būtu valsts ziņām dienas tam virsū. Bet te ir jāatcerās arī, tas muitas nodoklis tikai 25% paliek Latvijā. Tie 2,7 miljoni, kas iekasēti, tikai 4. daļa paliks Latvijā, to visu paņem Eiropas Savienība. Bija politiķi, kur pienāca klāt un pateica, beidzot, kāds to pateica skaļi, jo ir politiķi un partijas, kas saprot, ka tas tiešām nebija pārdomāts lēmums. Es nekritizēju, tāpēc, ka es atbalstu to mērķi. Un mērķis ir labs un vajadzīgs un pat nav slikti, ka Latvija iet kā primāri. Bet ja nav pretī nekādu risinājumu, un valsts ziņām dienesti vispār var pacelt rokas, noņemt to preci kā akcijas preci, mums nav vispār faktiski pat tiesības regulēt. Mums nav tiesības iet tam taksistam klāt un ņemt tos saltiņus ārā. Tas ir valsts policijas jautājums. Valsts policijas un veselības inspekcijas jautājums. Un ja viņiem nav iedoti nekāda resursa, nekāda instrumenta, lai to kontrolētu, tad šī norma ir deklaratīva un, bezjēdzīga, piedošanu, bet, viņa nestrādā. Tas būtu pat mazākais zaudēt šo naudu, ja tie produkti nebūtu Latvijā, bet viņi ir un viņi ir nekvalitatīvi. Un papildus par to, ko arī nevalstiskās organizācijas, tādas kā Edijs Klaišs Open Centers, kur viņš stāsta politiķiem, un to man žēl, ka viņu nesadzird tik daudz, ka tas rada tā ķēdes reakcija, jo tas preces kļūst nelegāls, jaunieši iesaistās šo nelegālo preču izplatīšanā, un tas aiziet uz narkotiku tirgošanu, naudas mūļu, nepārdod sevi, tas sauklis ir tas, es gribētu tādu tēkreklu iet un staigāt, nepārdod sevi, jo tie jaunieši, nelegāla prece, tātad viņi vajag izplatīt. Jaunieši ir tie, kas to var darīt. Un tur jau tā lieta, ka tas viens lēmums ar aizliegt šos garšas, nepadomāt, ka nevaram mēs noslēgt. Mums uz Latvijas-Lietuvas robežas vai Latvijas-Igaunijas robežas nav tas milzīgais mūrs, kur netiek pāri Eiropas Savienībā brīvu preču kustību. Un ja citās valstīs tie produkti ir atļauti, tas ir bezjēdzīgi to aizliegt. Bet tas trakākais ir, ka no trešām valstīm mēs to muita nosadz, bet mēs nekontrolējam preču sūtījumus no Eiropas Savienības valstīm. Bet trakākais ir tās sociālās sekas, kas ir Latvijas sabiedrībā. Un daudzi politiķi to atzīst, bet priekšvēlēšanu laikā, kā tas izklausīsies? Es aizstāvu atceļam garšu aizliegumu, tas izklausīsies slikti, tāpēc politiķi pat, kas saprot to problēmu, viņi neiet un nedara, kaut gan viņi tam tic. Un tāpēc ir tāda vajadzīga baiba, kas vienkārši atklāti pasaka, tas ir radījis daudz vairāk problēmu nekā bija pirms tam. Man šī pēdējā mēnesī tāda ticība Latvijas valstī nedaudz augusi un arī uzticība politiķiem nedaudz augusi, ja ir premjerministrs tās, kurš arī runā atklātu valodu. Vienalga, varbūt ir kaut kādas lietas, ko viņš pasaka, ko es varbūt nepiekrītu, bet atklātība, caurspīdīgums ir tas, kas ir vajadzīgs, un skaidra valoda. Un es to teicu nevis kā vidi ģenerāldirektoru, bet kā Latvijas sabiedrības loceklis. Tas lēmums nebija pareizs. Un ja pa citām lietām arī šādi Latvijas sabiedrība runās un politiķi arī sāks runāt patiesi, galu galā visforšākā lieta ir spēt atzīt savu kļūdu un to izlabot. Un nav pat jāceļ šis aizliegums. Viņu var iespējams pārlikt, lai atkal pārlikt kontrolē, jo galvenais jau nebija valsts ziņām dienas, kas iekasē nodokļus par tām precēm. Galvenais jau bija veselības inspekcijā, kur šie produkti tika reģistrēti, pārliecinoties, ka tur nav pārlieku daudz nikotīna saturs un ka tās preces tiešām ir legāls izcelsmes. Tas, ko sabiedrības aktīvisti rādā par tām kontrabandas fórumā, tie visi briesmīgi krāsaini, it kā pat skaisti, bet tie produkti, kas tur pa ķīmiju ir iekšā, tie smagie metāli, tas ir briesmas, ko jaunieši pīp. Protams, nelegālā produktā ir tikpat daudz sliktu vielu kā legālajā, bet tās vēl kaitnieciskās nezināmās vielas nelegālajās precēs ir daudz vairāk nekā legālajās. Tā kā te ir jāsliek visus svariem, un es vienkārši neticu, ka tas to paspēs līdz vēlēšanām. Pirmkārt, nevar paspēt fiziski vairs, bet otrs nerunās politiķi, bet pēc tam, liekam atklāt šo uz galda kā vienu no problēmām, bet tādu ir vairākus un daudz. Un es ceru, ka Latvijas politiķi arī sāk domāt, ka jārunā patiesība. Un jāsaka atklāti, kā ir, nevis politiski korekti.
Pirmkārt, tas ir pirmdienas vakar ir jānoraksta, jo vēl pēc garas darba dienas to sēdi un strādā. Normons Bergs mums ir uzņēmēja pārstāvs, un viņam ir tāda nolemtība sajūta, ka viss tiešām ir tik slikti, jo dažkārt arī mums tur nolaižās rokas. Redzot tās iniciatīvas, kas nāk, un tu saproti, ka tur pretī ir jāiegulda varbūt dažkārt miljoni, nav viegli, varbūt tāpēc Don Kihotisms tur iestājās. Bet mēs ļoti, ļoti cenšamies, un mums tur ir tāds brīvais princips, nav tā, ka mēs tur balsojam, bet mēs ļoti, ļoti, ļoti daudz diskutējam, vai šī lieta ir virzām vai nav. Bet brīžiem tiešām arī man nolaižās rokas, redzot ministriju pretestību pret to, jo dažkārt ierēdniecībā ir tas, ja man nebūs šīs funkcijas, vai es vispār būšu vajadzīgs. Un tad tie argumenti ir 27 pretī tam vienkārši vienai labai idejai. Bet es nezinu, es esmu optimists, un es tiešām ticu, ka mums izdosies. Ir daudz lietas jau izdotas, un Enziņš to sauc par daudz mazām lietiņām, bet tur mēs arī paceļam lielās lietas. Mēs vēl vakar Aksēna kungs, kas arī ir šī pirmdienas eksperta grupām, mēs sēdējām CSDD un VITS un domājam par transporta līdzekļu nodevu, kur, ja tu samaksā gadu uz priekšu un pārdod mašīnu, ja tu gribi dabūt nodokli atpakaļ, tu nevari to prasīt CSDD, tev jānāk uz valsts ciņām dienestu. Man atkal te ir 2 cilvēki, kas ar to nodarbojās. Un tad kā to padarīt vienkāršāku, bet pretī ir valsts kontrolas ziņojums, kur ir uzdots, likt to vienotajā kontā. Un tas ir tik daudz dažādas lietas, bet mēs vienalga, mēs atrokam piedurknes, jā, tas nebūs šogad, bet meklēsim to labāko, optimālāko veidu, lai cilvēkiem, kas pērk pārdod mašīnas, tas būtu maksimāli vienkārši. Un CSDD pakalpojumi vienkārši lieliski, bet tā nodokļu sadaļa arī CSDD ļoti smaga. Tā kā man ir ticība, ka būs labi. Pie tā arī paliksim. Mums te būtu vēl daudz ko runāt, bet visu laiku mums neatļauj. Paldies, ka atnāci! Paldies, ka aicināji. Saku paldies arī jums, skatītāji un klausītāji. Var atgādināt, ka varat skatīties un klausīties podkāstu Piķis un Ģēveles katru piekdienu TV3.lv portālā Piķis un sadaļā Piķis un Ģēveles, kā arī meklē mūsu YouTube un Spotify profilos. Līdz nākamajai reizei!